Tas normāli noskanē? Jā. Ok. Jebal, jā, man nav dēsti jārāda, ka tu pizdiec. Kroči. Ok. Sveicināt visiem Klačmans podkastā. Šis ir Late Night Special ar čoku vispār. Tu pat šo varētu nezināt. Es par tevi runāju pirmajā podkasta epizodē. Nopietni? Jā, es stāstīju par to prikolu ar to mentu. Ķipa tepat. Slīkonītī. Jā. Yeah. Un es vēl pēc tam pieminēju par tiem enerģiskiem, ka mēs piezdījām enerģiju. Un man liekas, es tev iedevu iesauku jubilārs, jo to bija dzīmēn tā, ka mūs paņēma mens. Jā. Fantastiski, ne? Bet veids, kā tu gribi sevi iepazīstināt pats? Nu, es kā vēlētos savu dēvēt par pelēci. Pelēci? Jā. Labi, mēs tad tevi sauksim par pelēci. Nē, man ir ķipa tā vispār šitiem podkastam, es ķipa vienkārši izdomāju tā kā iesauks cilvēkiem. Nu, man ir tā kā 2 čomi, ar kuriem es tā kā visu kaut ko daru kopā. Un viņam man ir iesauks saimnieks un izvēlīgais. Un kas es nezinu, kas man vēl pries. Bija vēl vienā epizodē. Es stāstīju par Zadrotu. Bija kaut kāds čoks, mans skolas ballē, ķipa, kurš kompi rūkāja, viņš kaut kāds jocīgs čoks bija. Mhm. Bet labi, ne par podcastu, jā. Es ceru, ka šoreiz aies vispār audio, jo pagājušajā epizodē bija diezgan smagi, kā daudzījās mikrofons. Nu, veic, kas tev sirds? Šai vaļā. Kas manu sirds tiešām? Kā tev šis liek justies? Tikai šis podcasts vai viss šī dzīve? Es nezinu, tur izdomāt, kas ir šīs. Nē, nu, šis podcasts, jā, nu, čilojam ar Kalmāru. Es nezinu, ar saimnieku čilojam. Saimnieks? Nē, es neesmu saimnieks, nevaru būt saimnieks. Labi, šajā gadījumā tas ir izņēmums. Bet, nu, bē. Still. Es ceru, ka neuzsveras, ka mēs tā kā reāli žorijam. Vienkārši mēs tā kā ierakstām visu epizodu, prostu. Jā. Kaut kāds ASMR, mēs prostu 2 čoki ierakstām vienlaicīgi. Nā, mums sakarīgs bazars. Jā, čāpsnāšana ir sakarīgs bazars. Jū. Jā, bet nu tā, tiešām ļoti ilgi gaidīju šo momentu uztaisīt šo podcastu. Jā, mēs bijām runājuši pirms mēneša. Es nesen sāku vispār taisīt tās epizodes. Mēs čilojam ar pelēci, vēl vienu fazānu. Tā kā viņa pagrabā uz īsi brīdi. Un mēs tā kā domājam, nu, man bija galvenokārt tā doma, protams, jebal šeit varētu uzfilmēt krūtu podcastu. Tā kā kaut vai pat epizodu. Pie fazāniem? Jā, tajā pagrabā. Jū, tur vēl nice. Jā. Vienīgi tās kastes var tā kā nopist malā, galdu mošu pavākt. Tas galds bija pizdiets toreiz tomēr. Reāli tāds MTV kribs. Jā, bet arī bija viņu tur reāli, pirts nahuji. Pirts arī, jā. Tots visu, ko tā kā augošam organismam vajag. Es atceros, kā Roza tur tajā pirtī gulēja. Ja es pareizi atceros. Cik daudz cilvēki, domā, ir gulējuši tajā pirtī? Nu, es tajā pirtī toči neesmu gulējis. Tikai 100%. Tas pats galvenais, ka pats neesi gulējis. Nē, es esmu gulējis. Tu esi? Jā. Tajā pirtī? Jā. Es atceros vispār par pirts gulēšanu. Mums bija tas 9. klases izlaidums. Un mēs bijām pie tās paralēlo klases biedrenes. Ak, Dievs. Jā, un pie tev. Jā, bija kaut kāds 5 tā kā no rīta. Un es domāju, es domāju, maukt gulēt. Vai tur ir kur gulēt? Viņa saka pirtī. Tur cilvēki iet pirtī vēl. Un viņa nahuj silta. Yeah. Un es vienkārši visu pasūtīju nahuj un aizgāju mājās. Jā, es kaut kādu 45 minūšu pastāju, reāli pusstundā nomaucu. Es laikam tik žoski gribēju mājās. Pusstundas laikā? Jū. Es nenormāli tā kā. Ain't no way. Es pierunoju čoku. Es skatījos, man tās what fuck.
tu laikam ļoti vēlējies tikt mājās pēc iespējas ātrāk. Jā, es pat neskrēju, čuvak, es vienkārši nenormāli ātrāk gaitā gāju. Ķipa power walkoju mājās. Bļā, nu kaut kāds roksnis ir fonā, ka vienkārši kaut kas graužas. Laikam tam man tas audacitīs parāda. Man piedīšas kaužas, bā. Par ko mēs vēl varētu parunāt? Es nezinu, mēs tiešām šito sākām bez nekāda plāna. Es par Brālēnu taisīju pēdējo šito viesis epizodu. Mēs tā kā izvedējām tēmas, pēc kurām vadīties, un pēc tam aizgājām. Mēs tagad vienkārši reāli frībālojam. Šis tā kā tik uneventful intro. Mēs vienkārši tā kā kaut ko tupījām. Mums nav ko teikt īsti šobrīd. Nu labi. Par ko mēs varam parunāt? Par politiku. Ir vēls naktī, mēs varam par politiku sākt runāt. Nu, es neesmu tik ļoti iedziļināts politikas visā šajā situācijā. Tas bija joksēcīgi. Mēs nerunāsim par politisku. Mēs vienkārši huīņu runājam. Bļā. Moši mēs varam atlikt vienkārši no kaut kādiem sūdiem, ko mēs darījām kopā. Kas ir labs incidents, kas tev nāk prātā? Mums ir bijuši sanāk kopā cik kaut kādi 2, 3 kautiņi? Mums abiem. Man liekas 2. 2, jā. Mēs esam kaut ko dīrsušies dahu, jā. Es atceros 4. klasē, man pākotis parādīja, man ielika piezīmi. Jo es tev parādīju atpakaļ. Jā. Bet nu labi. Gribu pastāstīt, kā mēs esam rubījušies. Tātad, kāda 6. klasa mums ar Endiju bija domstarpības. Un tas viss nogāja pie tā, ka viņš mani vienkārši flaikikoja nahuj sienā. Es varu apliecināt, tā bija. Man brālis arī var apliecināt, ja viņš atceras. Man bija, jā. Cik mums bija? 4, ne. Nu, 6. klasa rēķina kādi 11, 12 gadi. Fuck. Jebā. Laiks tā lido īstenībā jebā. Jā. Nu, un kas ir otru? Fucking Covid testers. Jā. Divi čuvaki sakaujas, baļaļ, par kaut kādu Covid testu. Man liekas, es viņu iebīju tev apkārt. Jā. Man ķipa Daugulis viņu atmetēs, aizmet viņam atpakaļ, viņš teica to, ka man purviņš tā kā gribēja man viņu nodot. Un tad tā kā Endijs tur flyino kaut ko tur, bļā, sāk viņu hujā rīt pa klases. Tāds, yo, what the fuck, atdod man Covid tester. Bļā, es nepiekāpos. Jā, kurš teica, ka tas ir tavs. Un tad tu... Es atteicu. Jā. Un tad tu ķipa viņu paņēma, un tad mēs tur sākām kaut ko dirsties. Un tad, jā. Mēs abi nonācām, abi divi uz zemes, mēs tur kaut ko pamīcījāmies. Es viņu paņēmu headlockā. Bija kaislīgi. Jā, bija ļoti kaislīgi. Jā. Tur bija reāli saikne. Es to jūtu pat tagad. Damn. Mēs beigās vienkārši kaut kā randiņā iziesim tīpa pēc šitās epizodes. Jā. Bet nu, es biju headlockā. Jā. Vai viņš izdzīvoja? Nē, tu izdzīvoji. Neizdzīvoja. Nē, es saku, tu izdzīvoji. Paldies Dievam. Okay. Nē, tu izdzīvoji. Okay. Un tā kā es turēju Endiju headlockā, tad es viņu prasīju, viss safe, es skatos, viņam tā kā ģīmis jau paliek sarkans. Un tad labi sapratu, pohu jālaiž vaļā. Tur, es zināju, ka viņš negribēs tēpautot, jo, ķipa, esmu spītīgs. Spītīgs, jā. Un tā kā, negribās. Tu jau zināji no pagājušās reizes, kad, es iespītējos un turpināju. Tieši tā. Bļāņs. Un tur, Captain Big D, tur arī ir bijuši kautiņi. Viņi zina par Captain D. Man liekas, es viņu īsti neesmu pieminējis. Jā, es neesmu par viņu runājis. Man ir vispār... Es aizmirstu čau, man ir pieraksta blociņš ar tēmām. Bet tur man bija rakstīts 9. klases bullshit.
Es zinu, ka šī ir perfektā tēma, ko ar tevi tā kā runāt. Bet vienīgais, skaties, es negribu baigi pārvērst šo epizodu par tādu atceries kādu sūdu. Es atceros tur Sopranos, tur bija, ķipā, viena epizode, jā. Un tur, ķipā, vienā brīdī, ķipā, Čāls par daudz, ķipā, atgādina kaut kāds vecs stāsts, viņš neko tā kā iedzīgi nestāst. Yeah. Un tad Čāls, ķipā, Tonijs Soprano, viņš paliek dusmīgs, viņš viņam saka, atceries, kāda ir, ķipā, zemākais sarunas, tā kā paveids. Yeah. Skaties, to Džojs. Noskatīties. Džojs skaties. Jup. Jā. No mammas šodien nostādīja džūsu. Es gaidu nākošo pasūtījumu. Ok. Karoči, es tev iedošu pastīties, kas tur vispār rakstīts ir. Tur, man liekas, daži nav tā kā izsvītroti. Tā. Undercover mentu. Es aizmirsu pilnībā par to, jā, es viņam pat neesmu pieskaries. Tas bija ar saimnieku un izvēlīgo. Tas ir tā kā kaut kas, ko es solo epizodē varētu runāt. Dai šausmu žanrs vispār. Kā tev ir šausmu filmām, čūk? Ak, Dievs, šausmu filmas. Tā kā pagaid šeit var stāstīt pilnībā visiem. Nu, ķipa jā. Ok, ķipa jā. Cik daudz vien tu pats vēlēs teikt? Labi. Labi. Cik nozīmīgs ir mūsu podcasts right now? Kāds šī epizode? Yeah. Man liekas, viņa vienkārši būs tā kā fun experience. Ok. Vienkārši pamēģināt kaut ko savādāk. Jo es neesmu šādi arī veicis epizodi. Tas viss bija tāds ļoti tā kā stingrs, ķipa davai, lock in, kaut ko dari, uztais killer epizode. Bet man nekad nav bijis vienkārši piesēžos un, ķipa, mēs prosti ierakstām. Kā būs, tā būs, kaut ko salāpīšu kopā. Jā. Atpakaļ pie šausmu filmām. Pazīsti Mežonu, right? Jā. Tātad es un tur vēl daži mani tā kā cilvēki bijām pie Mežoņa. Mēs paņēmām LSD, tripojām around un tā kā vienā brīdī, vai uzliekam, tur ir kaut kāda šausmu filma. Un reāli tās šausmu filmas, ko es redzēju, viņas nav tā, ka viņas bija baigi šausmīgas, viņas tā kā tev vairāk ar mentālo, viņas tev, tā kā, es nezinu, kā lai to pasaka, tik ļoti kaut kā iegāja iekšā smadzenē, pielavījās un kaut kādus tā kā, dažus nervus atķēra, tā teiksim. Pakasī, pakaus. Jā, reāli jā. Pirmā bija The Old People. Tas par to, ķipa, to baseinu, ne, bet to, kas bija, ķipa, jūra? Nē. Kāds Old People? Tas ir horors. Ķipa scary. Vienkārši vecs, ķipa pensionāri? Jā. Tu Tev nevari... tas šķiet bais? Tev bail no pensionāri, veci? Ok, ja šo kāds klausīsies, es ļoti ieteiktu paskatīties The Old People. Tas ir ļoti labs horors. Rotten Tomatoes ratings are 96, as I remember, jā. Veids, mēs varam, uz lielā monitoru pastīties vispār. Pohuj, jūs neviens neredzēsiet, bet mums ir ķipa Joe Rogan, Jamie prikals te. Kā bija The Old People? Ir kaut kāds jauns. Pohuj, The Old People. Tas ir, tas ir jauna filma. Man kāds, es tikko sajaucu gadus. Nevar būt, ka viņi ir jauni. Ir 5,1, Nē, never mind, jā. Šī ir tā. Fuck. Un otra bija Jared's Game, or Gerald's Game, something like that. Varēja jaunā šķietā tābā iemest. Gerald's Game, jebā, kas pa kropli. Bet tur tā kā... Esmu redzējis, man liekas, kaut kādu vienu YouTube shortu ar šo filmu. Tāds, messed up as fuck. It really nostīgs. tingles your nerves like on God. Veids, tu esi redzējis The Thing?
Nā. Man, tā ir tik awesome filma. Zini, ķipa cosmic horror to konceptu? Jā. Nedaudz no tā. Nu, ķipa vienkārši tā kā neaptveramas bailes. Jā. Un tur, labi, tas tā kā, šitas pitch skanēs cringe. Bet tā kā, zini to mangas prikolu, ka meklē, ķipa, kurš ir tā kā fake. Jā. Mahu iemiesojies. Un tajā filmā tur ir īsti tā kā parazīta, kā ciplanētiešu vīrus, kas tā kā iemiesojas kādā, un tu nekad nezini, kurš ir kurš, viņš paliek par tādu monstru, viņš vēl mācas, ķipa, no cilvēka darbībām. Interesanti. Jā, bet viņš tāds tā kā dzīves organisms, kaut kāds haivmaids domā visu laiku. Tas nebija gadījumā tur, kur tā kā varbūt tā kā tāds maziņš snipets, tā kā viņš tā kā tādā inkubatorā maybe, un tā kā tāda tā kā melna masa, nē. Tas nebija tas, nē. Nē, tur nav tāds masas. Tad tas ir kaut kas cits. Tas tā kā vīrus, jā. Ķipa, jā, viņš tā kā parazīts, bet viņš laikam var arī kā vīrus izplatīties, ķipa, tā kā vienkārši elpošana, tā kā, ķipa, piemēram, dala arī kaut kādu ūdens pudeli vai kaut ko tādu. Jebal, ok, interesanti. Jā, un par viņu daudz cilvēku vēl bazarē, ķipa teorizē, tā kā, kurš bija iemiesojies kad, vai kaut ko tādu, ķipa. Ir pat viens čoks, skatījos Viģiku, viņš apšaubīja, ka galvenais tēls pat nav tā kā iemiesots. Vai ka viņš kā visu laiku bija tas tā kā, arī tas sūds, the thing. Bet es nezinu, es tev iesaku tiešām noskatīties šo filmu. Nenormāla bomba. Viņa man tā kā viena no mīļākajām ir. Mēs varam kaut to šokar noskatīties. Es būtu gatavs reāli kaut ko paskatīties un vienkārši nolūst. Nu, redzi, veids, tas nav uz nolūšanu. Tas ir tiešām redzēt. Man liekas, tā filma ir masterpiece. Nu, bļā, ja tu tā saki. Nu, jā. Tas ir tiešām skatīšanās pagaļ. Redzēt, cik ilgi iet. Ok. Bļā. Man neliekas īstenībā šitā epizoda būs ilga. Par ko mēs vēl varētu parunāt? Bļā, es uzzinu par reklāmām. Kādas tev sajūtas par YouTube dahujā reklāmām? YouTube reklāmas? Nu, man īsti neaizskar. Es esmu Brave lietotājs. Tu ķipa premium ņem? Nē, tā ir vienkārši pārlūka programma. Un tas pats, kas Safari vai arī Google, bet Brave. Adblock? Jā. Es bez tādu mācu. Es arī domāju, tagad ieķert to pluginu. Jo es tipa izveidoju mahināciju, ka es varu tā kā gultā skatīties prosta tā kā kompi. Yeah. Es pievelku klaviatūru un pelīti tuvu pie nakts galda. Uzlieku, tipa, kas skan caur kombi, caur augstu. Audio. Yeah. Viss. Es varu vienkārši iebīt no gultas kino. Es tā biju filmu skatījies. Diezgan safe. Ok. Vot. Kā mēs varam kaut ko tādu pēc tam sataisīt īstenībā, ja mēs kaut ko liekam. Varētu, jā. Tā, labi, kādas vēl tēmas? Es nezinu. Es tagad reāli žos, ka tikai jāizspiež kaut kas no sevis. Nākotnes klausītājiem, ja tāda vispār būs, vajadzētu kaut kādu kontentu, bļā. Nu jobans rūdz, ko man pateikt? Pastāst, moš, kas tev notika vizuāli. Tevi nevar redzēt vizuāli. Vizuāli, jā, mani neredz. Sanāk otrdiena. Šī otrdiena, tas ir kurš datums sanāk? 30. Es nezinu. Labi. Laiks 29. Ok, nav svarīgi. Dažas dienas atpakaļ biju kopā ar draugiem, varbūt iespējams nepareizā kompānija. Iedzēru, pavadīju pēdējo čomu līdz mājām, pusceļām. Un tad melna bilde. Kaut kā turpināju savu ceļu mājās un uzzvanīju čomam un pasaku, man ir notrieca mašīna. Es nezinu, vai tā ir taisnība vai nē, jo man reāli, kā jau teicu, melna bilde. Atbrauc mājās, no rīta pamostos, skatos, kas ir noticis ar mani ķermeni. Seja nobrāst, rokas nobrāsts un tā kā diezgan tādā normālā stāvoklī. Nav baigi patīkami. Un, jā, bēdīgākā lieta no tām, kā jau mēs pirms tam runājām,
Kas ir bēdīgāk? Papis cīgas vai nobrāzt seju? Es domāju, papis cīgas. Nu, ķipa. Es nezinu. Man ir tā kā tikai viens bijis. Es neesmu tā nobrāzt seju, ka man ir mašīna nahuj notriec. Bet es esmu cīgas papis. Un tas ir žoska. Nu, labi, tu atceries, kā bija Captain DB. Kā viņš ar to riteni rāva ratā, viņam nogāja rats priekšējais nost. Tas ir dīrsā. Captains D šausmīgi izsmērējās pa asfaltu. Viņš pēc tam slimnīcā nogulēja kādu laiciņu. Ja es pareizi atceros, mēnesis stabili. Viņš ilgi bija, viņam tā kā labu laiks nācās atgūties. Nē, tas bija insane. Ej, tu dirst. Bļā, vispār, es atceros pēdējoreiz papis cīgas. Man bija vēl ķipa ētvija, tā kā speciāls māciņš cīgām. Nu. Un mēs ar čomu ķipa aizmaucam uz konci. Mēs, normāli pieliekam seju. Ar saimnieku. Mēs divi tā bijām. Un, bļā, mēs tā kā maucam vienkārši uz tā kā centra pusi, lai mums lētāks taksis. Es pa ceļam vēl pamīšu, bļā. Un mēs pēc tam ejam labu gabalu, mēs skatāmies, ok, mēs varam taksi saukt. Es jūtu, bļā, man nav maks un cīgas. Oh, shit. Bļā, mēs backtrackojām prosti, precīzi kā mēs nogājām. Ietvēju, un bļā, es atradu māku. Es vēl zvanu tam bāram, kurā mēs bijām. Es viņam ķipa saku, es tā kā māku papis, viņš varbūt ir pie jums. Vai jūs varētu paskatīties? Viņi tur skatās, mēs tagad šobrīd neko neesam atraduši, kaut ko tādu, un ka ķipa uzvanīs, ja atradīs. Un es tā kā eju, noteikti tā saruna, kā viņš šā beigsies, tāds, nē, nevajag. Es atradu māku. Yeah. Man prosti pie kājām bija. Bet cīgas nekad neatradu. Nu, jā, diezgan interesanti īstenībā. Jā, tas bija ļoti baisi īstenībā. Tāds, bļā, es visas kārtas papišu. Ķipa ID, to godu ģimenes kārti, let's get it, man, bļā, 90% atlaidi starp pilsētu autobusiem un vilcieniem. Same shit. Tā kā iesūkājiet dirs tiem, kuriem nav. Reāli. Jā, čo. Tik zāja bijis, ka ir, bļā, brāļa māsa. No vienas puses jā, no vienas puses nē. Tā jau vienmēr ķip, ne? Jā. Tā, kas vēl tāds interesants? Kā ir ar sīku brāļa māsu? Kaut kopā. Sanāk, 12. gads, kad viņi piedzima, pagāja. Labi. Un tagad diezgan safe. Viņam tas kā tas sākstīgi tīneģeru vecums šo nāk virsū. Viņam šeit jau 13, jā. Un, labi, 12. gads. Paiet 2 gadi. Bļā, viņi sāka palikt tiek annoying. Bet tā, vispār tādā ziņā, tu arī sajūties kā daļa no viņiem. Tagad tu viņus audzini, un tādā ziņā tu viņiem dod padomus. Un, ja to nedara senči, kas brīžam arī notiek lielākoties, vienkārši nepievērš uzmanību. Jā. Bet tā, tu kā lielākais brālis, labi, tur brīžam huņi notiek, jāda. Bet tā vispār interesanti. Tu redzi, kā sīkie idioti evolucionē, un viņi paliek actually sakarīgi. Un tu ar viņiem var runāt, veikt darījumus, ja ir vajadzīgs, Biznesa. Yeah, you already know. Jā. Un kaut kā tā. Nē, ir diezgan inšīgi, brīžiem, protams, besī, bet, it's your family, man. Jā, family, čok. Vin Dieselam bija taisnība, čok, family, power of family. Pirmais viesis man bija family, čok. It's all about that shit. Tā kā tā, mēs šeit atklāč manas ģimene. turam ciešas saiknes. Tā kā bija toreiz, tajā headlockā. Ak, Dievs, bļā. Jā, es tev saku, nekur tas nav pazudis. Ak, Dievs, čok. Nu. Tu zini, Big jau. Ak, Dievs, jā.
Es tikko atcerējos par viņu, jo viņam ir tas tā kā Jauskī family. Es ierēdzu, čūk. Kā tur bija? Kā tur bija? 371, ne, vai kaut kāds cits bazars, vai kā? Jā. Cīsta 1, 2, 3, tas ir podcasts. Jā, Cīsta 1, 2, 3. Un, ķipa, Cīsta. Viņam reāli tā kā Cīsta, viņi pat runājuši par to nosaukumu. Reāli Cīsta? Jā. Damn, ok. Un, viņam, kā tur bija tā kā Mike Checks. Jā. Un tas čāls sāk repot, bet tas nebija viņš, tas bija tas Magnolists. Bet viņš jau sāk repot. Tur bija Magnolijas, tur vēl bija, kā sauc, bļāj, kaut kāds. Big Jau. Nē. Bija vēl kaut kāds. Bija Diablo, Capo. Diablo, vot. Tas bija Žoskijs čūks vispār. Viņš jau, actually, Pagad, tu beigās nostījies tu podcastu epizodu, ko es tev ieteicu? Jā. Bļāj, bazars, veids. Man ir kāds, par kur runā. Ok, šis būs metafuja. Mēs runāsim par to podcastu. Mēs runāsim par podcastu epizodu podkastā. Labi, sorry, pārtraukšu. Big Jau kā karakters, viņš tā kā tāds. Kā lai paskaidro? Tā kā, viņš ir kā latviešu Jīts palielam. Viņš ir sapisies kaut ko žaus. Viņš ir brutāli sapisies. Es vēl redzēju, kā viņš Instagram rīlos bija kaut kur videos, kur viņš kaut kur jūrmalā bija, un viņš ķipa mēģināja uzmest backflipu. Es zinu, par ko tu runā. Jā, man to rādīja. Tā kā viņš prosti nolikās, un, bļaļ, čūks tā izsmērējās, jebal. Ar kuru galu viņš actually domā? Tā kā, viņš reāli, bļaļ, nopērk savu fucking Glocku, pelna naudu ar kaut kādu fucking mumble rap. Big Jau, let it out, pop out, drip out. What the fuck is that bullshit, nahuj? I just gotta bang it out, let it out, rap. Jā. Bļāj, veci, viņam šodien iznāca albums. Vispār jau vakardien sanāk. Man pohuj. Nē, es jums sēkoju Instā. Man ir riktīgi rēcīgi vispār skatīties to čerakteru. Man viņš kaitē, honestly. Kroči, es aiziešu atliet. Very good. So, kā jums iet? Es izbaudu šo vakaru. Man ir betons, mēs atpūšamies. Un tā esam kaut kādu podcastu. Episodu. Sorry. Bomboklād. Tā. Tā. Jo. Reklāmas pauze beigusies. Labi, mums bija bišķīgi awkward sākums, bet es domāju, mums tagad sajies, mēs varam paturpināt par to epizodu. Bļā, man cepīja Big Jau kā čerekters. Es tā kā, man nepišu viņa muzons vispār, bet vienkārši viņš kā tēls ir kaut kas tik ļoti uzjautrinoši. Es to pēc epizodes man telefonā ir tā kā screen recordot stories, ko viņš ielika Instā, nenormāli rēcīgs. Mēs ar čokiem visiem es rādu, un mēs tā kā referencojam vienkārši rītīgi rēcīgas vidiks. Bet, tas ir ķipā post episodu prikols. Jā. Bet, kas ir vēl tas Magnolijas pilnīgs un jobaks arī? Ko tu prasīji iepriekš, tas, ģipa, viņš freestyloja, viņš saka 1, 2, 3, nekāds 7, 1. Tas bija totāli random. Bļā, tas tik rēcīgi bija, kad viņš repoja. Bļā, tas tā kā best moments podkastā bija. Kas tur vēl bija? Tur bija vēl kāds. Bija tas Turks, sākumā ar Big Jau kopā. Jā. Turks arī tāds, nezinu. Nē, tur nebija garībā kaut kāds Dafijs. Jā. Jā, tur bija arī Dafijs, jā. Un Dafijs, viņš tā kā kinda safe. Nevaru brīžiem izprast viņu līdz galam, bet ok, tā jā. Man liekas, viņš vienkārši nērti jutās. Man kaut kā likās, ka viņam nērti vienkārši tur ir. Nesanāca izteikties. Jā. Pārējie tā kā diezgan izpaudās. Jo viņi bija pālī, viņi visi bija pālī. Nē, bet Diablo arī vispār diezgan rezervēts bija. Labi, ok, bet varēja redzēt, viņš bija skaidrā. Viņš bija reāli. Viņš atnāca, lai darītu sūdu. He meant business. Kurš? Diablo? Jā. Jā, bļē, viņš bija gatavs Big Jau izārdīt. Es redzēju, tā kā viņš, bļeģi, vēl Big Jau, viņš ir tā kā, zin kā, tu redzēji, ka viņam patīk tā kā cilvēkiem piestikarties, tur, ka ķipa kaut ko tur, jau. Jā.
Un tā kā... Jā, viņam vispār tas nosaukums, tā kā atceries, tipa, viņam tā, vienkārši ir tā kā sasveicināties, tipa jau. Jā. Sap jau. Vai vienkārši jau. Jā. Tā kā... Jau. jā. Was good jau. Man liekas, no sākuma tā kā kaut kāda aziātu huņa ir tas nosaukums, kas to tā kā dzirdēja. Bet nē, izrādās vienkārši tā kā what's up jau. Jauskī family. Jā. Jā. Nē, viņš ir rēcīgs, bet, es nezinu, man viņš tā kā... Man viņš liekas tik nenopietns. Nu jā, man liekas, tas ir rēcīgi. Man liekas, viņš exercise free will fujek. Tā kā viņš dara vienkārši savu sūdu, viņam pohuji, viņam ir jautri. Viņš ir redpild. Viņš ir beist. Nu labi, bet, cik ilgi tas turpināsies? Tāds prikals. Salīdzinājumā ar Diablo, pasties, viņš tā kā reāli built. He built for that shit. Jā. He stands for business. Bet viņš reāli tā kā mafiozniks izskatījās. Viņam tā kā reāli arī tā aura. Pēc Diablo. Vienkārši reāli tā kā vēlns prosti parādījās. Un tas bija krūti. Man viņš likās nenormāli stilīgs. Viņš reāli. Viņš tas tik menacing, vienkārši tāds reāli powerful figure. Kā normāls mužiks. Jā. Man cepīja Diablo, bet jā, viņš tāds diezgan rezervēts bija. Kas vēl tur bija? Bija tas turks. Viņš tā, ķipa. Diezgan safe. Viņš vienkārši klausās kaut kā tā kā latviešu hip-hop un that's it. Ķipa. Kā sauca to tur fujeku, kas bija ar Big Jau kopā? Ķipa tāds blondais. Magnolijas. Jā, čīsta. Es saprasos, man likās, tas bija tas, kas bija tā kā tādā tumši zaļā kreklā. Tas ir Kapo. Kapo, jā. Kapo izstāsta vispār pēc čokru, ko es pavadīju jauno gadu kopā. Mēs bijām tikai 5 čaļi, bet es tā kā ar paralēlu klases biedriem. Es tā kā ļoti minimāli ar to čokru runāju, kurš tā kā hostoja. Un viņš vienkārši uzaicināja pie manas hatā Ogrē. Mums bija prosti tā kā maza hata. Mums visiem 5. Un, tur vēl pirtiņi bija riktīgi safe. Nice. Jā. Un tur bija viens tāds čoks, tā kā tur 3 no tiem bija man paralēlu klases biedri. Viens bija čoks, kas ar viņiem pamatskolā gāja vienā klasē. Viņš tagad arī teķi iet. RVT represent, ne? Jā, RVT represent, jau. Jau. Un viņš man žoska Kapo atgādāja. Nē, bet otrādāk, es skatījos Kapo, viņš man atgādāja to fujeku. Arī likās kaut ko tā kā sāpisies, kaut kāds lodzes hujā arī slēg. Jo viņš tāda tipa fujeks arī ir. Tā kā bez slēpšanas. Jā, viņš vienkārši tā kā... Viņš arī likās, ka bija kaut ko sāpisies. Kapo? Jū. Paļabom, es saku, viņi tur visu paļabom dzēra kaut ko... Ķipa, tādā ziņā prīgēmoja kaut ko stiprāku, visticamāk, no vēlām. Varbūt. Bet Magnolijas. Tas ir vēl interesantāks karakteris, bļā. Viņš runāja huņu. Vienīgais bazars no viņa, kas man rūpēja, bija, ka viņš runāja par Sopranos. Man liekas, tas bija krūti. Jo vienkārši man nenormāli cepīja. Bļā, vajadzētu reāli noskatīties Zebal. Es esmu neizglītots jaunietis, vajadzētu. Možda mēs pirmā epizodu varam uzlikt, bļā. Es to varu hūkot. Davai, fuck it. Jā, bet tas mums pēc epizodes. Jū. Mums vēl jādabeidz. Kas mums vēl par charakteriem tur palika? Kā to paši hosti? Hosti viņi arī tā kā, viņi to dara, jo viņi dara viņam arī kind interesanti, bet no vienas puses var redzēt to, ka viņi nespēja paredzēt, kas notiks, jo, ķipat visi, kas tur tajā aiztabā, tur vēl dažiem bija beefs. Bļā, tur bija vēl, bļā, jā, Dafijs, jā. Jā. Tur Dafijam bija beefs ar ko? Ar Diablo? Nē. Big jau bija ar Diablo beefs. Dafijam nebija, man liekas, beefs un nevienu. Viņš diezgan tā kā pieklājīgs bija. Viņš arī tīri zolīti izskatījās. Jā. Tāds minimalistisks stils, jā. Diezgan tā kā tīri saģērbās, vai ne? Pārējiem čokiem bija tāds tā kā tāds scrappier tipa look. Un šis bija tā kā clean čūks. Labi, tas Magnolijas arī kind clean, šikas kaut kāds prikolīgs drēbes uzvilk.
Pārējie tādi skrāpīgi. Nu, bļē, tas Kapo noteikti. Kapo vispār necentās. Jā. Viņš tikko, bļē, uzmeta lūpats virsū un ārā pa durvīm. Bet viņiem vispār... Nē, bet tiem čaļiem hostiem, viņiem ir tā kā savas epizodes, kur viņi divi tā prosta bazarē. Un tās ir rītīgi inčīgas arī. Nu, tas kā kind ir brainrots, bet man cepī. Nu, ir tā kā inčīgas sarunas, bet nav tādas, kas man baigo vērtību dos. Bet viņiem ir tā kā reizēm epizodes ar vienu komediju Latviju komiķi, Jāni Kreičmani. Eidīrs, man tāds cepī, kad viņš ir epizodē. Tas man tā kā dažas no mīļākajām. Un viņš vienkārši arī recīgs čūks, viņam arī savs solo podcasts, viņš arī bazarē. Bet tas nav tas pats, kā viņš ir cīstas Kreičmanis, tas nebija tas Raifkas un Riekseņi, ja tas bijušas ķīmijas skolotājs? Vai es kaut ko jaucu? Nā, es šaubos, ka viņš ķīmijas zināt. Nu tad varbūt es šis kaut ko jaucu. Labi, turpini. Jā, nē, bet vienkārši tas tā kā arī krūts čarakters, kas parāds tāds favorīts. Es zinu, ko viņam ir epizode ar Kristaps TV. Bļā. Tas gan sen nav dzirdēts, jā. Arī bomba. Tā bija laba epizode. Viņš freestyloja beigās arī. Ej, tu dirst. Blīn. Nu. Gočiņš. Bļā, Dievs. Ak, Dievs, es aizmirsu par viņu. Bļā, bring back Goča. Pastāst viņiem par Gočiņu. Tev ir tāds labāks experience. Bļā, viņš karoči. Tu zini, kas viņam par tā kā disability ir? Es zinu, ka viņam tā kā epilepsija bija, bet viņam arī seja bija deformēta. Nu, viņam kaut trūkstoši vai papildus chromosomas huizina. Nē, esmu biologs. Maybe autisms. Maybe. Moš, bet nu jā, viņš noteikti bija uz spektrum. Jebija tā kā austiņās, tā kā tajās milzīgajās, ko līdzas gavs. Un viņam vienmēr bija čīpši un kola līdz. Un viņš ķipa šļūpstēja, ķipa, Čau, veči, kā iet? Kaut kā tā bija. Un crazy čāls, atceros pirmo reizi viņu redzēju autobusā. Viņš bļāja pa visu autobusu. Gustavo, labākais reperis, ienāk kontroli. Un čālis sāk koķetēt ar kontrolieru, ar kaut kādu tā kā, 50 gadīgu tā kā sievieti. Vai pat vecāku. Jā, viņš sāk koķetēt, lai tiktu ķipā ārā, laikam, no situācijas. What the fuck? Kā viņam tik daudz smadzenes pietika priekš kaut kā tāda? Bro, what the fuck? Tā kā pat bombas nevarētu līdz kaut ko tādu aizdomāties. Tā kā visi skaidrā bombas tādā plamā, ka viņiem tā kā sūdīgi paliek vienkārši mutē atvērt. Bet nu labi, kāds viņu arī uzsēdināja, man liekas, no domes. Uz Alkašu? Jā, viņš uzsēdās uz Alkašu, jā. Viņš tā kā arī tur kaut ko dzēra, kāds viņam tur ķipa teica, davai Gočiņ, ķipa iedzer. Es nezināju šo tā kā, es šito storiju arku, etapu pilnīgi palaidi garām. Fuck. Nē, nu bija tādas dienas, ka viņš reāli, tur atnāk un viņš tur nopērka pudeli, dod, citiem arī dzert un, arī pats dzer. Diezgan dīvaini. Bet man bija kaini žēl. Jā, man bija kaini žēl viņu, bet es nevaru tā kā neatzīt, ka man nebija uzjautinājums arī no viņa. Es dekšu Elē par šo, bet, man bija rēcīgi. Man bija rēcīgi, bet tā kā tagad es saprotu to, ka tas vienkārši bija labi, priekš mums tas bija varbūt smieklīgi, bet tagad tas būtu tā kā pilnībā kā izsmiet cilvēku tikai tāpēc, ka viņš tāds ir. Jā. Tā kā, ak, Dievs, Svētā Marija, Jobans Rots, Jorens. Nē, tas ir untouchable. Viņš crazy čāls. Bļā, es atceros kādā vizuālajā mākslā. Es viņam kaut ko pasaku, es pat nezinu, ko. Tā kā nebija nekas tā kā mīn. Viņš man vienkārši vidējo parāda un pasmaida nahuj un visu. Bļā, bet tas bija reāli rēcīgs dūzis. Viņš tā kā vienmēr skraidīja pa skolu. Viņam, tad, kad parādījās tieši tā kendamas ēra, viņš, bļā, ar 2 kendamām apkarinātām uz sava kakla, bļā, skraidīja pa skolu apkārt. Bļā, Marta. Kroči, pa lielam Jorena līmenī. Čiepa. Mūsu klasa.
Jā, arī Special Ed. Jā, special ed. Special Ed. Jā, sapsos. Gadās. Miegs nāk reāli. Un tie tur 2 močī pa skolu. Un Jorens pats kā tāds ir rēcīgs. Nu, tā brīžam ar huņu nodarbojās. Viņš bija tāds, kā lai saka, tāds ļoti weird. Viņš Atceries, ka viņš mums bija maisiņi bankas jā, viņš mums piedāvāja maisiņus. Zinu, ko es nekad nesapratu no tā. Kāpēc viņi bija sausi? Nē, es ne par maisiņiem, es par Jorenu. Viņš jau bija 2 klases augstāk par mums, vai ne? Tā kā viņš mums iedeva, tas bija 8. klases sākums. Tā kā tas īsi pirms atkal mēs sākām karantīnā sēdēt moments. Nu 9. mēs sākām sēdēt karantīnā. Nē, arī 8. 7. beigās sākās, 8. sākumā. Bļēd, 7. beigās sākās. Jā, tad 8. sākumā mēs esam atpakaļ skolās. Un tad bija tas rudens brīvlaiks. Un tad arī pasaka, nē, mēs atkal sēžam. Un tad bija tā milzīgā karantīna līdz tā kā 9. beigām. Nu, nosacīt karantīnu. Nosacīt karantīnu. Tur sāka atviegloties. Bļēd, 19. 19. Bet mums sākās karantīna. Nu, 19. Covid sākās. Un mums karantīna sākās kaut kādā martā, štajā 2020. gadā. Tieši pirms marta brīvlaika. Kaut kā tas Covids baigi uzsits tieši uz tiem brīvlaikiem. Bet arī tas bija ļoti labs taimings, jo tas bija pietiekami laiks skolām mēģināt izdomāt, kā tagad nodrošināt mācību procesu. Un tad tā karantīna nogāja tā kā pa tās vasaras laiku. Nu, bija tā kā atvieglojumi noņemt vai ne, notika kaut kādi milzīgi koncerti, salīdzinoši. Un tad 8. Mēs tā kā sākumā esam skolā. Un mēs mācāmies klātienē līdz rudens brīvlaikam. Un tad mums atkal aizkapēc iet viss. Un tad vienkārši ar laiku palika lielāka atvieglojuma. Tad bija brīži, ka bija jāpasēž mājās. Nu, tas Covids vienkārši sāka rimties. Un mēs tā kā varējām vairāk klātienu nodrošināt. Bez maskām staigāt. Jā. Tas ir crazy. Man nepatika maskas. Kā tev bija ar maskām? Nu, es tā kā sapratu visu to prikolu, bet tā kā elpo tā kā traucēja. Nu, ne jau tad, ka traucēja, bet tā kā tu arī runā, un tad, kad tu, piemēram, ēdnīcā kaut kās, un tad tu saķēpā masku, un tad tā kā staigā nošmucējies, un tā kā, I get the point, bet, tā kā, bļaļ. Man bija vispār tā, mēs ar Captain D, mums bija tā norunāts tieši sākumā 9. Ka mēs visu semestri audzēsim pīdaru ūsi izaudzēsim, bija challenge mums. Un līdz Ziemassvētkiem. Un mēs audzējām abi divi. Captain D gribēja padoties, un es viņam saku, nē, čovak, vai izvalkam, vairs nav tik ilgi. Bija tās derības, Jā. Un kā tur bija? Nu, mēs izaudzējām, bet kamēr es audzēju, vajadzēja maskas sākt vilkt. Tas sprikals. Un man žos, ka niezēja tajā maskā. Jo man vēl tā kā uz zoda sāka riktīgi augt tieši tajā brīdī. Captain D jau tā nebija, viņam nahuj tikai ūsas. Ūsas jau bija čil zem maskas. Nahuj bārda, kad viņa tieši aug tajā ezītī. Tu dīrs kā niezēja. Jā, es biju ūdeni hujā arī, lai man tā kā maigāk jūtas or some shit. Sasvīst arī. Jā, arī seja sasvīt maskās. Jā, tur rītīgi pieelpo to masku. Tas tāds contaminated, nosacīt contaminated. Kāds nezinu, klimats jauns, muteik to, Klimats jauns. Jā, bļāviens, mēs varam pastāstīt par to storiju, kad mēs podu salauzām. Tā 9. klase, vai ne? Jū. 9. klase. Mēs izdomājām... Septembris vispār. Reāli gada sākums. Gada sākums. Izdomājām atcerēties vecos labos laikus, saucās... 6. klase. Jā, 6. klase. Aizgājām tā kā uz toltēm. Mums ir tāda tā kā spēle, saucās Mūmijas.
izslēdz... Paslēpes, tumsā, basically. Tā kā izslēdz gaismu, un tā kā ir viens šitais te tagers, Mūmija. Jā, mūmija. Un tā kā tu slēpies, un tā kā tam, kuram tu pirmajam pieskaries laikam, tas ir nākošais mūmija. Jā. Un tā kā, lai jūs saprastu, ar ko var salīdzināt īstenībā? Ko? Tas kā aklās vistiņas tumsā. Nē, bet to toleti, tā kā, cik maz vietas tur bija. Mēs sanāk, tur bija tā kā viens pisvārs, viena kabīna. Ļoti cieši. Viens pisvārs, viena kabīna, tā kā šausmīgi cieši. Un mēs visi, salienam iekšā tajā kabīnē. Mēs 5 pūrni salienam vienā. Nē, 6, vai tad nebija vēl? Viens ārā, mūmija. Jā. Un sanāk, mēs tur visi salienam tajā kabīnē. Daži tur, saliena augšā, ķipa uz tajām kabīnīšu sienām. Jā. Un tā kā nāk šitais te sīkers. Es ar Captain D mēs drūzmējāmies pie durvīm. Tas bija mūsu novietojums. Tā kā bloķēt durvis tā, lai netiek iekšā. Jo man liekas, arī slēdzina bija sapista. Jā, paļubam. Jā. Tā kā, man liekas, tā kā, kurš vispār vadīja? Kurš bija sīkers? Roža. Tu tīst, Rožnovskis, Roža Koža, Jobans Rods. Viņš jau to tā skolā iet. Viņš ar Uldi vienā kursā. Jā. Čīsti, jā. Es zinu. Es viņu diezgan bieži satieku. Viņas abas divas. Viņi dārsiem arī. Jā. Ok. Par mūmijām. Tā tad... Kur tu biji novietots? Man liekas, es biju tā kā augšā uz tās kabinītes sienas, un tā kā es dzirdu Rožu nāk, un tā kā mēs tur kaut ko baigi sākam rēkt, tur visi kaut ko, Bļāns, kā lai paskaidroju, es pat nevaru. Huiņu tvar. Īsumā sakot, varējām huiņu. Kaut ko tur rēcām, kaut kas, un vienā brīdī, Ralfs bija tur, viņš bija augšā uz tās kabinītes. Tā kā tieši tajā pusē. Es biju no otras puses, tā kā tur augšā. Un tā kā tieši sanāk no priekš skatoties, biju tur augšā, un Ralfs bija blakām no labās puses. Un tā kā Ralfs tur sāka kāpt lejā, un viņš tā kā uzkrīt virsū tajam podam. Viņš nogāza podu. Jā, viņš uzkrita virsū podam. Vici, šis ir tāds revelation. Es īsti to laiku tā kā dzīvoju, vienkārši nezinot, kurš apgāza to podu. Mēs arī nekad neizrunājām to, kurš nogāza podu. Tas man liekas, Ralfs. Tas ir Ralfs. Ralfs teica, ka nē, man liekas vispār Andis, Tas bija Ralfs. Viņš vēl uzskata virsū tajam podam. Tas bija reāli tāds skats, čūk, tu nevar iedomāties. Un mēs visi kā žurkas aizskrienam prom no tās toaletes. Un tur viss sāk pludot. Jā, mēs ar Captain D aizējām atpakaļ. Es redzēju to pludošo skatu čoku. Man tā bilde ir iekalta galvā. Dievs, es varu iedomāties, kāds bija. Jo mēs sēdējām vēstures uz sāna, reāli prosta. Tā kā, ķipa, es tev sēžu pretī, nolicies vienkārši uz kreiso pusi. Tas ir iebal. Tātad mēs sēžam vēstures klasē. Mums bija vēstures stunda. Vēstures stunda. Tev Captain D meta to piena paciņu, to rasā un skolēniem, ko deva. Un tu pa viņu iepis. Un tev pa visu roku, visu zemi nahuj, tas rasāds, čūr. Tā nebija mūzika, tā čista bija vēsture. Tā bija vēsture, tas notikums tajā klasē, ķipa, kas bija blakus direktorē. Solvitai, direktora vietniecē. Fuck. Jā. Solvita, tā ir reāli, es nezinu. Labi, nevar teikt, ka viņi ir ragani, viņi ir diezgan tā kā... Viņi bija rēcīgi. Bet tā kā... Viņi tā kā reāli piedūrās. If serious business, pēdējā gadā čīsta viņi piedūrās. Bet jā, kad čīsta huiņa bija, tad, viss. Tas bija tā kā jau baisa pieredze vienkārši pie viņas ierasties. Viņi varēja tev iesties dvēselē, nahuj. Zini, kad viņi man iedās dvēselē? Tad, kad mēs bijām pie Vivitas stundām, mums bija datori, vai arī tas bija pie Daigas. Tu iegāji porņikos, es atceros. Mēs iegājām porņikos, ok? Tur bijām mēs visi. Bet tas kompis bija tev, ķipa. Jā. Mēs tur kaut ko dirsāmies, reāli sīki idioti. Un tad tā kā reāli mēs ejam tajā pornhubā.
Un es vienkārši jūtu to prezenci. Jā, tas bija reāli Dievs, man prezents. reāli šarmuļi pārskrēja pāri. Es jūtu, kā viņa man reāli izēdas cauri fucking skalpam. Jā, čo. Tas ir kāds MK Ultra shit. Tas ir, nezinu, šis Diablo, bļa. Jā. Reāli. Tas arī bija vēlns. Un viņa mani pēc tam pasauca uz savu kabinetu, un viņai tā kā tāds, ko tu šeit redzi, tā kā, es nezinu, mīlestība laikam. Viņa tāds, nē, tādā veidā mīlestība nenotiek. Tur ir viss fake, all of them are acting, and ķipa jada. Es tāds, ok. It kā es jau tur nezināju pirms tam, bet, Jā. Jā, vajag tikt kaut kā ārā. Nevajag puisāns. Jā, es viņai pateicu, jā, mēs tur kaut ko dirsāmies, hi, un ķipa, labi, Viņa man pastāstīja to, ka tā mīlestība nenotiek, to, ka mīlestība tur tā kā, bet mazliet kā divas dvēseles saskarās kopā tieši tajā momentā. Jebal. Bet tā arī ir palielam. Nē, es vienkārši negaidīju, ka viņi kaut ko tādu stāstīja. Tā kā tu to atstāsti, viņa tik tā kā mierīgi ar tevi runāja par to. Varbūt tu vienkārši tā kā pamācošā tonī to tā kā pasniedz, ķipa. Bet labi, ko viņai citu bija ko pateikt? Nē, tur vēl arī, purviņš sēdēja vakām, tieši tā arī pa lielam bija. Man nebija ko teikt. Viņa pateica, tā nav mīlestība. Tā kā, ko tu šeit saskati, un tā kā, kas tev šeit ieinteresē? Plika sievietes, pupi, dibens. Karoči, piedūriens, totālākais piedūriens. Jā. Un, ar to arī tā arī viss beidzās. Bļāviens, es atceros, kā mēs pizdījām tos beiglus no skolotāju istabas. Jā, tur, karoči, skolotājiem tieši bija blakus kabinets, bija angļu valodas kabinets, un tā kā tieši bija tā kā... Savienoja durvis. Tās bīdāmās durvis, jā, tā kā starp durvis, jā. Un tā kā vienu dienu mums bija diezgan tāda ieinterese. Mēs bijām interesēti paskatīties, kas notiek skolotājiem štajā te leduskapī. Un tad tur skatāmies kūciņas, vispārējais kaut kādas suliņas, jada. Un tad tur mēs skatāmies, bļāviens, tur kaut kādi frizerā beigli stāv. Un tā kā viņi bija daudz. Es arī atceros, viņi bija daudz. Mēs tā kā pizdījām, tā kā. Jā. Labu laiku. Tas reāli nedēļas garumā kaut kādas 3 reizes tas noteikti notika. Jā, varētu arī būt. Vienkārši dažreiz tu zināji, ka tu vari reidot. Bet labi, arī ir bijušas tādas dienas, to, ka tā kā skolotāji paši cienā, un viņi tā kā tev uzaicina pie sevis. Ķipa zini, kā kā tevi. Tev tur uzaicināja vienreiz? Jā, es tur esmu bijis. Nē, es arī esmu tur bijis. Bet, man liekas, neesmu bijis tā kā aicināts tur. Laikam nebija, tomēr tik iemīlēts. Kind of tā kā pārunas ar purviņu, bet still... Tur tā kā, privāts bazērs, tur man vajadzēja tikt no dažām problēmām ārā. Jā. Bet, tādā ziņā, jā. Tīri normāli, MPS reprezent, chill skola, izbaudīju savu bērnību tur, iepazinu ļoti, kā lai saka, ak, Dievs, es fucking fumbloju. Iepazinu draugus, kas laika periodā līdz šim brīdim ir palikuši ļoti tuvu. Un, jā, draugi ir jānovērtē. Kā man oma vienreiz ir teikusi, tuvākie draugi izkristalizēsies. Īstākie paliks. Tiem, kuriem būs svarīgāk tur ar tevi patusēties vai izmantot tikai tevi tā kā laika nosišanu, tie arī pazudīs. Un tie, kas izkristalizēsies, tie arī paliks. Tas labi pateikts. Balčo. Tā ir tā pati oma. Jā. Bļā. Ak, Dievs, es tikko atceros, kā es nenormāli norēcos par to. Es to atcerējos. Nē. Ak, Dievs, es sapratu, tā nav tā oma. Tā nav tā oma. Okay. Tā ir vecmāma. Tā, kas... Sorry, es nevaru veici. Ak, Dievs. Nā, bet tas ir real funny.
Tas ir pizdzēts veids. Ej, tu dirst. Labi, mēs tagad jau tā kā kodos sākam runāt, mēs tā kā nestāstam detaļas. Vai tu jūties ērti padalīties, kas notika? Ja nē, tad nē. Nu, kā lai es aprakstu šo situāciju? Es biju pie kapteiņa Big D uz dzimšanas dienu. Mēs svinam, un man pazvana tā kā mamma, ja es nemaldos. Nē, kapteiņa mammai pazvanīja mana mamma, un viņa teica to, ka manu omi esot notriecis mikriņš. Sorry, jā, tā kā, lai viegls viņai smiltis, tiešām, tā kā, viņa, protams, bija brīžiem neciešama sieviete, jo viņa no PSRS laikiem viņai savi uzskatīja savu visu. Kādas bija tās attiecības ar viņu? Es pat viņas kā neatceros, jo lielākā daļa no viņiem bija kā negatīvs. Viņai vienmēr bija tikai un vienīgi savs uzskats. Ja tu kaut ko viņai mēģini nolikt priekšā, jā, ļoti stūrgalvīgi. Viņa tika cauri otrajam pasaules karam, viņa tur bija kā mediķis, un tāpēc, man liekas, viņai visa tā realitāte kā nesabruka. Palielam, kā viņiem tur bija dzīvot to laiku. Dirsā. Es saku dirsā, tāpēc viņa arī man liekas, skauda to, ka mums jauniešiem tā kā bija tāda brīvība izbaudīt dzīvi un tā kā, izbaudīt dzīvi. Jā, bet tu tā kā skan viņa nikni, bet man ir vecmāma, kurai tā kā 90 kaut kādi gadi ir, un viņa ir ļoti jāsarda vesela. Viņa tā kā smaida, rēc, dzied daudz. Es nezinu, tā kā viņas pozitīvais gars pat ir iedvesmojoši dažreiz. Man bija vēl viena oma. Mēs viņu saucām par Omčiku. Omčik? Jau. Ok. Omčiks. Viņa arī bija tāds, tā kā... Vot viņa bija ļoti pozitīva. Viņa, kā lai saka, protams, viņa uztraucās, viņa tur bija šīm papiselēja prātu. Es ar viņu samērā reti tikos, jo viņa dzīvoja, sanāk, ļoti... Bļaidz, cik sen atpakaļ tas bija? Labi, 12. gadā piedzima sīkie. Tā... Domā. Pom, 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 parā, pom, pom, pom. Bļaid, 9... Nē, tas nebūtu iespējams. Kāpēc? Tu 3 gadi. Mums kaut ko atceries. Ļoti švaki. Možda 10. Varbūt arī 10. Iespējams, maybe, bet 4 gadi. Labi, huizini. 11. 11. gads. Jā. Tas varētu arī būt reāli, ne? 5 gadu vecumā. Jūs vienkārši neatceros to momentu, kurā tā kā es dzīvoju Kuldīgā. Man nav... Jā, es tagad tieši par Kuldīgu domāju. Tāpēc tam uz balūžiem pārvācies, vai ne? Jā. Gan. Ja vispār es biju stāstījis vienā epizodē par prikolēm, ko es darīju balūžos. Es ieminējos kaut ko random. Es atceros, mēs ielīdām kaut kādā tā kā nožogojumā, kur tā kā kāda būvmateriāla, kāds milzīgs caurulis. Mēs vienkārši līdām caurulēs. Mēs vēl vienā brīdī sākām dēļus pizdīt kaut kādam štābam. Bet mana brāba vispār mums bija štābs uzbūvēts. Tipā reāli normāls štābs, čo tu varēji uzlīst, mums jau bija tā kā grīdas sataisīt. Mēs sienas maucām, bet mēs sienas ļoti lazy variantu tur plēvi nahuji uztaisījām. Bļēvējši nahuji pārā to plēvi. Jēbā, un mēs viņu guda. Tur nahuji trosa bija uztaisīta, čoka. Tur varēja tā kā nolaisties no tā koka. Jēbā. Jā, es nekad neuzlīdu. Man bija mīzaks nahuji. Man bija tāds nešķis nahuji neizturēs. Man es par smagu esmu. Es arī nekad nelīdu virsū. Es nezinu, es vienkārši nenormāls mīzējs nahuji bija. Bet, tajā saurulēs nahuji es līdu. Ķipa, un pizdīt dēļas arī. Pados lūdzu ūdeni. Jā. Tur mierīgi mikrofonu, ķipa, padzirties normāli kā cilvēks. Pēc tam paņem savu vienkārši atpakaļ. Es vispār nesen biju atpakaļ. Tur pat balūžos. Kur es agrāk dzīvoju. Tur, ķipa, man patāvām. Viņam tā kā suņu laukums, ir suņu laukums, ko viņš brauc, vai ne? Tur arī tā kā jau tādi, kā draugi, ķipa. Un, ķipa, tur vajadzēja, tur jātauko bija, jo tas laukums vēl tā kā attīstās.
Un, jā, mēs bijām tur lieldienu brīvdienās. Pirmdienā, man liekas, tajā otrajās tipa lieldienās. Mēs bijām aizmaukuši tur talkā. Bļā, es tur normāli pārrukāju, tur bija kaut kāda būda, tur vajadzēja, bļā, huiņas izņemt ārā, tā kā, nu, kaut kādu galdu man vajadzēja izjaukt, izstiept vēl kaut kādas sūdas. Bļā, man vajadzēja skāpi veselu izstiept ārā, un tāda maziņa, tipa, tā kā skolas skāpīši, tā kā platumā. Tad vienkārši kaut kāds finieri, tipa, to es izstiepu, un bļā, man pēc tam ar fleks vajadzēja hujā arī tā kā apkārtai būdai, tipa, viņu apslīpēt. Pakas arī pārtraukšu. Pilnībā no tēmas. Es dzirdēju finieri, tas man uzreiz atgādināja šponu. Bļāģ, špons. Oh my god, fujek. Jaudīgs maiturības skolotājs. Viņš bļā ar lādas piku pajebalu dabūja. Tas pats Roža Nahuj, kurš bija mūmija. Viņš tā kā uztaisīja lādas piku, viņš iebījis klases priekšu. Un viņš Nahuj čalim trāpa pa seju. Man liekas, tas bija tā kā pirmās stundas beigas. Jo mums bija 2 pie viņa, kurš gāja mūžību, nahuj. Mēs vienkārši huņu varījām tur. Un, bļē, tur atnāk mērmās ar to direktoru. Tas pat nebija plānots. Kur jūs metāt? Man liekas, viņš meta tieši Ralfam vai kādam viņš meta. Un tā kā Ralfs vai kāds pieliecās, un tā kā tieši ielidoja šponam iebalā. Es atceros... Jā, bet atpistā medmās ar direktoru. Viņam prasīja, viņam tā kā galvas sāp un šit. Man liekas, čāls sāka dirz, ka jāņem galvas sāp, čikaš mājās gribēja tikt. Vai pakoļīties ar to medmāsu, bļē. Bļē, viņš paļabam aizpis mājās. Jā, jo mēs aizpisām. Uz rā palaida. Nē, bet viņš baigi ilgi pēc tam nebija vispār skolā. Nē. Tas bija vēlāk. Viņš bija kādu brītiņu. Labi, nedēļu 2. Es nezinu. Tik labi es nezināšu. Bet viņš kaut kad ziemā arī pazuda. Kad janvāra beigās. Un tad viņš reāli parādījās nedēļu pirms pēdējā zvana. Un viss. Mums viņš vairs nebija. Bija tas sajiets šovasar. Es tur aizgāju. Es biju aizgājis pie špona. Es ļoti nožēloju, ka es tur neaizgāju. Un tipa, kaut ko īsi mēs tur pačitojam. Tur bija vēl citi mūsējie pagājušie klasbiedri. Un viņš prasa kaut ko, kā jūs tā kā ceļš noveda šeit. Laikam mēs bija par to, ka mēs mēs tā kā iemaldījāmies, kājas aiznes šeit. Un es viņam saku, visi ceļi vada uz Romu. Viņš tipa tāds, tad šī ir Roma. Es saku, jā. Bļā. Īsti nesaprat līdz galam. Nē, ir tāds teiciens, tipa, man liekas, tā kā, kad bija sanajā Romā, viņi tā kā būvēja ceļus tā, ka viņi reāli visi veda uz Romu. Nē, tā, man liekas, nebija Svētā Roma. Es nezinu, es tik labi nezināšu. Ok, nu, pohuj. Bet, nu, karoči, uz Romu, nahuj. Seno Romu. Vot. Roma. Tipa, jā, no tā ir vienkārši arī tas teiciens, tipa, visi ceļi vada uz Romu. Ok. Nezināju par šo teicienu. Jā, man šito patīk izmantot. Viņš tāds krūts ķīpa šķiet. Pagai. Jā. Es tev teicu. Nu, labi, ja kāds šo dzirdēs, ja kāds tīri, nu, tas, ko es tev pa dienu teicu. Feelings are like your mom's boobs. You know where they are, but are better left untouched. Nu jā, bija diskusija par šo. Bet vispār to... Kā bija pelēts. No. Es domāju, mums ir epizode jāvalk uz beigām. Jā, mēs tomēr izturējām. Aizgāja. Diezgan labi aizgāja. Jā. Es nezinu, laikam šitie sākumi ir vēl tā kā jānočiņī. Parasti viņi tādi neveikli sākas, kaut kāds spiediens paobļā, mēs filmējam podcastu, mums tagad daudz cilvēku klausīsies, bet, nu, I'ma be real, baigi neviens neklausīsies. Kaut kāda paziņas cipa noklausīsies. Moš manu tanti. Viņa ir precējusies? Nē. Viņai trīcārs. Nē, viņai ir čals. Labi, es tiek piedarās. Nebūs tu man tēvot seidīrs. Nē, bet vispār tu vari būt. Bļā, būt funny īstenībā. Veids, tu vari būt. Es to nopietni. Man ir tanta mūsu vecumā.
Jā. Nopim, ķipā, ar citu sievieti, tā kā bija 2 kopīgi bērni. Un viņiem piedzima meita tajā pašā gadā, kad mēs piedzimām. I got interested. Labi, es tik piedros, blē. Vajag tā kā beatot to lust. Jā, negribu būt tā kā for real Klačmanas family. Čipa. Bļā, agatījos, nu ne jau. Oh, fuck. Oh, nē. Aizķēru kredā uz acis. Bļā. Bet kroči tom pelēts atkal. Tu gribi kaut ko noreklamēt, moši? Kaut ko plagot. Ko lai reklamē, blēns? Es nezinu, dzīvoju dzīvi bez steigas. Mēs reāli palēli, mēs esam tikko no pīzes izlīduši ārā. Reklamēt reāli huizinu. Es reklamēju pakalpojumus, man ir zelta rokas, ņemat to, kā gribat. Nu. Bet pagaid, kur to tad rakstīt, lai izmantotu zelta rokas? Snapchats, Hugo G. Ok. Es ielikšu gan jau apakšā tā kā kaut kādu linku or something, kas vada, ķipa, es nezinu, kaut kā to adošanu. Es, bļē, visu kaut ko māku. Man ir tādas zelta rokas, es māku, bļē, bruģēt, fucking ravēt, dārzkopība, whatever, you name it, un, ķipa. Vot, ja vajag melnstrādnieku, tad rakstiet to man. Viņš, bļē, strādās pa melno. Pa melno. Labi, ko nu labi, man nav nekas, ko īsti ieplagot. Es varbūt kritisks, ja Doktors Dēsa albums top kaut kad cerams būs, es huizinu. Vai ielādēt? Bīdās uz priekšu. Tie, kas zina, kas ir Doktors Dēsa, tie zina. Es tev parādīšu, es tev aizmirsu parādīt. Davai, Klačmanas out, pīsiņš, cīsiņš. Pēlēt saut, izvadu vakar.